Esi kādreiz aizdomājies, kas slēpjas aiz ikdienas rutīnas. Iedomājies, ka atrodies uz vientuļas salas, kļūsti par slepkavības liecinieku, un tad atrodi apslēptu dārgumu, un tas viss vēl pirms kļūsti par pieaugušo. Tad iepazīsties. Toma Sojera pasaule. Amerikas dienvidos, Mississippi upes krastā, atrodas mierīga pilsētiņa Senpīterburga. Tieši šeit sākas Toma Sojera piedzīvojumi. Dzīve Senpīterburgā rit kā upe, mainīga kā laika apstākļi. Ienirsim Marka Tvēna grāmatā Toma Sojera piedzīvojumi, kas joprojām aizrauj gan bērnus, gan pieaugušos. Gaisā virmo ziedu smarža un nepacietīgs satraukums. Saules stari apspīd Senpītersburgas putekļainās ielas, kur dzīve rit mierīgi un bezrūpīgi. Zaļi dārzi stiepjas gar baltām sētām, un šķērsojot tās, rodas sajūta, ka atrodies uz Mississippi upes tvaikoņa klāja. Bērni krēslas stundā dzenādamies ķer jaņtārpiņus. Šī ir Toma Sojera pasaule, kas pilna ar bezgalīgām iespējām, kur iztēlei nav robežu un brīvība ir uzticams pavadonis. Kopā ar uzticamo draugu Huckleberryu Finu viņš dodas piedzīvojumos, kas pārbauda viņu drosmi, uzticību un priekšstatus par labo un ļauno. Toms Sojers. Šo vārdu Sentluisas mājās čukst ar bijību, bailēm un slepenu apbrīnu. Viņš ir īsts palaidņu karalis. Nemiera gars, kurš vienmēr izdom jaunus veidus, kā pārbaudīt polijas tantes pacietību. Viņa izspūrušie mati un tintē nosmērētais apģērbs liecina par dzīves priecīgu un piedzīvojumus mīlošu dabu. Ziņkārīgs, burvīgs un ar šarmu, kas spēj apvārdot pat visstingrākos pieaugušos. Viņa iztēle spēj pārvērst ikdienas mirkļus neparastos piedzīvojumos. Toms pasauli redz citādāk, caur brillēm, kas palielina emocijas un samazina sekas. Viņa nedarbi pārbauda apkārtējo pieaugušo pacietību, taču viņa spītībā ir kaut kas dīvaini pievilcīgs. Kādā karstā un saulainā sestdienas rītā polijas tante bija pamatīgi sodījusi Tomu. Viņam bija jānokrāso žoks. Žoks šķita bezgalīgi garš, it kā ņirgājoties par viņa piedzīvojumu slāpēm. Bet Toms, kā vienmēr, kaut ko izdomāja. Viņš sāka krāsot ar skaļām, teatrālām nopūtām. Katrs otas triepiens tika veikts ar vislielāko centību. Drīz vien parādījās viņa draugi, baudot savu brīvdienu, bet Toms bija pilnībā iegrimis darbā. Katrs otas vilciens viņam bija kā svēts rituāls. Toma sirdī Huckleberryam Finam ir īpaša vieta. Huckleberrys Tomam ir tikpat atšķirīgs kā nevaldāmā Mississippi upe, salīdzinot ar polijas tantes kopto dārzu. Ar savām nodriskātajām drēbēm un izspūrušajiem matiem Huckleberrys ir brīvības iemiesojums. Bārenis, kurš nevienam nav jāklausa un dzīvo pēc saviem noteikumiem. Viņu draudzība ir piedzīvojumiem bagāta, ar čukstus dalītiem noslēpumiem un vēlēšanos dzīvot tālu no sabiedrības noteikumiem. Tomu fascinē Huckleberrya brīvība, spēja pazust mežā uz dienām, sameklēt sev pārtiku dabā un pakļauties tikai tai. Viņi abi kopā atklāja Sanktpēterburgas apslēptākās vietas, viņu smiekli atskan starp kokiem, un viņu iztēle ir tikpat brīva kā Mississippi, kas mūžīgi plūst uz priekšu. Mitrs gaiss smaržo pēc saldā sauserža. Tālumā kurkst vardes. Pusmēnesis met spocīgus ēnu spēles vecajā Senpīterburgas kapsētā. Toms un Huckleberrys, kabatās paslēpuši ābolus, ar bailēm un nepacietību sirdīs, iedrošinās ieiet šajā aizliegtajā vietā. Gaiss kļūst vēss, kad viņi klusiņām iezogas starp kapakmeņiem. Pēkšņi tālumā uzplaiksnī gaisma, kas viņus vilina dziļāk kapsētas sirdī. Paslēpušies zem veca ozola saknēm, viņi kļūst par lieciniekiem notikumam, kas viņus satricina līdz sirds dziļumiem. 3 ēnas, sejas tumsā paslēptas, cīnās niknā cīņā. Tomu un Huckleberryu pārņem ledains izbīlis, kad viņi saprot, ka ir uzdūrušies kādam tumšam un bīstamam noslēpumam, kas varētu būt pārāk smags viņiem. Blāva laternas gaisma apspīd 3 vīriešu sejas, izceļot to raupjos vaipstus. Toms un Huckleberrys sastingst bailēs. Viņi atpazīst vīriešus – Mafs Poters, pilsētas dzērājs, un indiānis Džo, kura acis mirdz draudīgā gaismā. Džo, kuru apvij noslēpumu un baumas, stāv pār kāda nedzīva ķermeņa. Tas ir pilsētas cienījamais ārsts, doktors Robinsons. Tad Džo ieliek asiņaino nazi apdulušā Mafa Potera rokā, un viņa sejā parādās ļauns smīns. Situācijas nopietnība kā zibens spēriens skar Tomu un Huckleberryu.
Pirms Džo pazūd tumsā, abi zēni stāv šokā, mēģinot aptvert šausmīgo patiesību, ar kuru viņi saskārušies. Tomam un Hakam likās, ka sirdis izlacīs no krūtīm. Bailēs viņi knapi varēja paelpot, kad piecēlās kājās. Viņi metās bēgt no kapsētas, šausmīgais skats dziļi iespiedies viņu prātos. Noslēpuma smagums gulēja uz viņu pleciem, kamēr viņi skrēja mēness gaismā. Katrs elpas vilciens vēstīja par viņu bailēm. Beidzot viņi sasniedza savu iecienītāko vietu – upes krastu. Pilnīgi pārguruši, viņi nokrita zemē, sirdis sitās kā negudras. Klusajā mēness gaismā viņi zvērēja asinsbrālību, ka uz mūžīgiem laikiem saglabās noslēpumu. Onopuk hetekki váltak, és Tom számára mindegyik gyötrelmesen telt. A titok, amit a szívében őrzött, egyre nehezebb súlyként nehezedett rá. Rémálmok gyötörték, és Dr. Robinson élettelen szemei, mintha a sötétségből meredtek volna rá. Régi vidámsága komor hallgatagságba burkolózott, mosolya csak ritkán bukkant fel. Polly néni azt hitte, Tom csak beteg, ezért mindenféle házi gyógymóddal próbálta kurálni, de szegény Tomon semmi sem segített. Hookot is megviselte a titok súlya, ő is visszahúzódott, és az erdő csendjében keresett menedéket. Mūsu dārgais, piedzīvojumus augstošais varonis Toms Sawyer tagad izjūt kaut ko spēcīgāku par jebkuru dārgumu vai piedzīvojumu. Un tas ir mīlestība. Meitene, kas nozagusi Toma sirdi, ir Bekija Tečere, jauna meitene pilsētā. Viņas ierašanās rada lielu satraukumu Toma un viņa draugu vidū. Bekija visus apbur ar savām zeltainajām cirtām, zilajām acīm un burvīgo smaidu, bet visvairāk jau Tomu. Toms dara visu iespējamo, lai atstātu iespaidu uz Bekiju, blēņojas, tēlo varoni, bet visbiežāk kļūst tikai par apsmieklu objektu. Drīz vien starp viņiem veidojas cieša draudzība. Slepenas skatienu apmaiņas stundās, čukstu starpbrīžos un pat dažas slepenas roku turēšanas. Gaiss ir smags un mitrs, kad Toms un Bekija kopā ar klases biedriem dodas Makdugala alā, lai piedzīvotu aizraujošu piedzīvojumu. Bruņojušies ar laternām un gatavi piedzīvojumiem, viņi dodas vēsajā tumsā, viņu smiekliem atsitoties pret mitrajām sienām. Toms, vienmēr gatavs piedzīvojumiem, atpaliek no pārējiem, cenšoties pārsteigt Bekiju ar savu slēpto alu zināšanām. Sadodoties rokās, viņi iedziļinās labirinta dzīlēs, viņu smiekliem pamazām norimstot, tumsai tos apņemot. Viņi apmaldās nepazīstamā vietā, saucot pēc palīdzības, bet viņu balsis pazūd biedējošajā klusumā. Bailes viņus pārņem, tumsai, kā draudīgai segai pārklājot visu apkārt. Saule riet, metot garas ēnas pāri Mississippi upei. Mazs plosts ar 3 siluetiem attālinās no Sentpīterburgas mirdzošajām ugunīm. Toms Sawyers, Huckleberrys Finns un Džonžo Harpers, noguruši no pilsētas likumiem, ir devušies lielā piedzīvojumā, drosmīgā bēgšanā uz Džeksona salu. Viņi ir atstājuši aiz sevis skolu, mācības un pieaugušo rājienus, meklējot pasauli, kurā valda tikai viņu pašu noteiktie likumi. Džeksona sala ar saviem noslēpumiem un pirātu stāstiem tagad ir kļuvusi par viņu pašu slepeno slēpni. Šeit viņi ir atklājēji, draugi un sava likteņa kalēji. Svētpēterburgā valda sēru noskaņa. Ziņas par Toma Sawyera pazušanu izplatās kā ugunsgrēks un skumjas pārņem pilsētu. Nabadzīta Pollija tante izmisīgi meklē savu palaidnīgo brāļadēlu. Viņas asaras līst aumaļām, kamēr viņa lūdzas. Pilsētnieki pulcējas baznīcā, viņu balsis saplūst skumjās dziesmās. Daloties Pollijas tantes bēdās. Sākas bēru dievkalpojums. Gaiss ir smags no liliju un citu ziedu smaržas un sērotāju klusajām raudām. Pēkšņi, mājitājiem lūdzoties, rodas kņādra, kas visus pārsteidz. Toms, Huckleberrys un Džo, atgriezušies no salas, parādās baznīcas durvīs. Viņu ierašanās visus pārsteidz. Tiesas zālē gaiss bija biezs un smags. Pilsētnieki bija sapulcējušies, cerot uzzināt patiesību. Starp viņiem sēdēja Mufa Poters. Viņa sejā bija redzams gan bailes, gan neziņa. Melu smagums bija gandrīz vai tapojams. Toms Sawyers vēroja notiekošo no attāluma. Viņa sirds bija smaga un domas juceklīgas. Viņu vajāja tās nakts notikumi kapsētā, jo viņš zināja patiesību. Viņš pats to bija redzējis savām acīm. Inģenis Džo, ļaunuma iemiesojums, cilvēka veidolā, vērsa savus melus smalkā tīklā. Viņš runāja tik pārliecinoši, ka viņa vārdu pārvērta Mufu Poteru par slepkavu.
Cilvēki sāka viņam ticēt. Šaubu sēkla bija iesēta. Katrs apsūdzības vārds Toma sirdī iedūrās kā nazis. Saspīlējums bija jūtams gaisā. Toms paskatījās uz Huckleberriju un ieraudzīja tādas pašas bailes arī viņa acīs. Viņu kopīgā noslēpuma smagums kļuva neizturams. Bija pienācis laiks pateikt patiesību. Visi aizturēja elpu. Gaiss bija biezs no spriedzes. Toma vārdi skanēja pa zāli. Tad pēkšņi piecēlās kājās indiānis Džo. Viņa seja bija nikna. Viņš bija sarkans no dusmām. Viņa acīs bija redzams ārprāts. Viņš bēga no soda. Toma sirds daudzījās, kad viņš vēroja, kā indiānis Džo pazūd putekļos un tumsā. Lai gan viņš bija pateicis patiesību, viņa sirdī iezagās jaunas bailes. Indiāņa Džo atriebība, kādas sekas varētu būt patiesības atklāšanai. Neskatoties uz milzīgajām briesmām, Toma sejā bija redzams atvieglojums. Viņš zināja, ka ir rīkojies pareizi, lai arī kas notiktu. Mafs Poters, kurš tagad bija attaisnots, apskāva Tomu un sāka raudāt. Visa pilsēta bija vērtīga. Mafa Potera lieta bija pagrieziena punkts Toma Sawyera dzīvē. Viņš bija stājies pretī savām bailēm, cīnījies pret netaisnību un no pārbaudījumiem iznācis stiprāks. Bet stāsts vēl nebija beidzies. Indiānis Džo joprojām bija brīvībā, un apslēptie dārgumi vēl bija jāatrod. Toma Sawyera piedzīvojumi nav tikai grāmata, bet gan dziesma par bērnību, prieku un jauniem piedzīvojumiem. Melodija, kas vienmēr aktuāla. Tā stāsta par draudzības spēku un to, cik svarīgi ir aizstāvēt to, kam ticam, lai kas arī notiktu. Toms ar savu palaidnīgo smaidu un nerimstošo piedzīvojumu, kā arī ir īsts jaunības gars, kas mums atgādina laiku, kad pasaule bija pilna brīnumu un maģisku iespēju. Marks Tvens ar savu unikālo stāstnieku talantu un dziļo cilvēka dabas izpratni atdzīvina visus bērnības priekus, bēdas un uztraukumus. Viņa varoņi, sākot ar nerātno Tomu un burvīgo Bekiju Tečeri, līdz pat baisajam indiānim Džo, atdzīvojas lappusēs, un viņu stāsti aizrauj visu vecumu lasītājus. Toma Sawyera piedzīvojumi ir īsts dārgums, stāsts, kas ir apbūris jau vairākas paaudzes. Tas mums atgādina nekad sevi, nekad nepārstāt atklāt jaunas lietas un vienmēr cīnīties par to, kam ticam, lai kādi šķēršļi mūs negaidītu. Ienirsim Toma Sawyera pasaulē un vēlreiz izbaudīsim piedzīvojumu burvību. Neaizmirstiet novērtēt video ar patīk. Abonējiet mūsu kanālu, lai redzētu citus literārus un piedzīvojumiem bagātus video, un rakstiet komentāros savus mīļākos Toma Sawyera piedzīvojumu mirkļus.